Šodien es atnācu parunāt par attiecībām. Es daudz runāju par attiecībām savos pārējos sociālajos tīklos, un es redzu, ka tā ir visaktuālākā, visinteresantākā, vistriggerējošākā tēma. Tēma, kā pateikt savam vīrietim, ka es negribu strādāt, ka es gribu darīt kaut ko citu, bet man ir bail viņam pateikt, man ir bail būt mājās, man ir bail, ka viņš uz mani skatīsies kā uz mājsaimnieci, man ir bail pašai palikt par mājsaimnieci galu galā, ja es nestrādāšu, tāpēc es strādāju to, kas man nepatīk, kaut gan īstenībā kaut kad paralēlajā realitātē, kur es dzīvoju savu ideālo dzīvi, es labprāt nestrādātu to, ko es strādāju tagad, vai arī vispār es gribētu būt tiešām mājās, es redzu, ka es varu forši realizēties kā saimniece, kā mamma, kā sieva, kā mīļākā, bet galīgi ne karjerā kaut kādā, un es labprāt nestrādātu vispār. Vai arī vēl ir otra galējība, kur es labprāt strādātu, bet vīrs man neļauj. Tad kā šos te jautājumus pareizi uzdot sev, kā sevi vispirms, tāpēc, ka viss sākas ar tevi, kā vispār sevī tikt skaidrībā, ko tu gribi, kāpēc tu to gribi, kā tu redzi savu ideālo dzīvi un kā līdz viņai nonākt, kā vismaz noformulēt savā prātā viņu, lai viņa reāli jau klauvē pie tavām durvīm, bet lai viņa reāli varētu ienākt. Kā tikt skaidrībā ar to visu, apskatīsim šeit, šajā video. Mans vārds ir Juta. Es esmu sociālo tīklu mentors, bet es arī daudz ko citu daru. Esmu permanentā make-upa meistars, es ņemu ārā tetovējumus, es saimniekoju pa savu kabinetu, taisot sejas procedūras. Es esmu sieviešu mentors, jā, tā es varu sevi nosaukt. Es palīdzu meitenēm saprast, ko viņas reāli var darīt lietas labā savā dzīvē, reālas darbības, kādas tās ir, katrai individuāli, lai cilvēks varētu beidzot tikt skaidrībā ar to, kā vispār tikt pie tās savas foršās dzīves versijas, kādu tu īstenībā esi pelnījusi, kādu tu īstenībā gribētu, bet tu kaut kā pagaidām baidies vispār veikt kaut kādus soļus uz to pusi, ja? Tātad, ja šīs visas tēmas tev ir aktuālas, tev būs interesanti tas, par ko es runāšu šajā video, jo man patīk runāt, bet man arī patīk teikt konkrētas lietas, kuras es iesaku tev darīt. Tāpēc šīs te lietas būs jādara tev pašai. Es tikai vienkārši pateikšu priekšā, novirzīšu tavu fokusu nedaudz. Tāpēc, ka jā, ikdienas steigā, tev ir jāapspēj tas, tev ir jāapspēj vēl kaut kas, un gan jau kaut kad tu atjēdzies, ka tu atver acis no rīta, tev ir 70 gadi un visa dzīve jau ir paskrējusi. Tāpēc tagad, šodien, tieši šobrīd ir pēdējā iespēja, ka tu vari jau sākt likt pamatus tai jaunajai dzīvei, kuru tev vēl ir iespēja, tu vēl vari paspēt viņu nodzīvot, tev vienkārši ir jāsāk darīt. Un ko darīt? Tātad, kas vispār, kas ir tas pamats, kas ir sākums? Tas ir šeit, tas ir reāli šeit, ko tu pati vēlies, par ko tu pati sapņo, kādu tu redzi savu ideālo dzīvi. Un kāpēc tu esi piesaistījusi sev šobrīd tādu partneri, kādu tu esi piesaistījusi? Vai tu esi piesaistījusi sev tādu partneri, kurš reāli ir tev dēliņš? Vai tu esi piesaistījusi sev tādu partneri, kurš ir kaut kāds stingrais, bargais tētis? Padomā, kāpēc tu piesaistīji sev šādu cilvēku, un varbūt, ka patiesībā šis te cilvēks, ja tu ar viņu parunātu, ja tu viņam pateiktu, kā tu jūties, varbūt, ka patiesībā tu viņu esi izveidojusi tādu šeit. Un ja tu, piemēram, savam vīrietim pasaki, tev šķiet, ka tu viņam nevari teikt, ka tu negribi strādāt, ja? Viņš tevi nesapratīs, viņš tevi uzreiz nemīlēs, un viņš tevi nepieņems, tāpēc, ka, redziet, tu nebūsi izdevīga, ja? Kāpēc tu tā esi izlēmusi? Tu ar viņu esi tā tieši aci pret aci vispār parunājusi un pateikusi viņam, kā tu reāli jūties, bez tādas, vainas apziņas uzgrūšanas piegaršas, ka tu viņam pasaki, ka es dēļ tevis tā jūtos, ja?
Ar vīrieti nevar runāt tā, ka tu viņam saki, ka tu pie visa esi vainīgs, vai tagad liec viņam justies vainīgam un liec viņam tā kā, bez mazai aizstāvēties, ja? Tu viņam tā kā uzbrūc bez mazai. Tu viņam vari pieiet ar tādu normālu dialogu, kurā tu viņam pastāsti, kā tu jūties, un palūdz viņam atļauju risināt to. Tā kā tu viņam lūdz atļauju darīt no savas puses, ko tu vari darīt lietas labā, lai tu varētu justies labāk. Jo viņš, tici man, viņš ir ieinteresēts, lai viņa partnere būtu laimīga, lai viņa partnere varētu tiešām darīt to, kas viņu dara laimīgu. Viņam nokritīs tā nasta no viņa. Viņš to ļoti labi apzinās, ka ja tu parūpēsies par to, lai tu būtu laimīga, lai tu vari darīt to, kas tev patīk, viņš ļoti labi apzinās to, ka, forši, tad man tas nebūs jādara. Kā tev liekas, viņš nebūtu priecīgs par tādu risinājumu? Protams, ka viņš būtu priecīgs, tev vienkārši ir jāgrib. Un tev ir jāpārstāj zīmēt viņu savā prātā kā kaut kādu monstru, kurš īstenībā ļoti labprāt redz sev blakus nelaimīgu sievieti. Pārunā ar viņu, tas ir pirmais solis, kad tu tiec skaidrībā ar sevi, ko tu reāli gribi, ka tu esi droša par to, ko tu reāli gribi, nevis iet pie viņa prasīt, kā tev liekas, bet tad, kad tu skaidri zini, kad tev nevis liekas, bet tu skaidri zini, ko tu gribi šajā dzīvē. Un ja tev šobrīd šajā dzīvē ir vajadzīga pauze, tad vienīgais, kas tevi attur no šīs te iepauzēšanas, ir tas, ka tu uzskati, ka tu dzīvo ar tādu monstru, kurš negrib tevi redzēt laimīgu. Tu vispār saproti, tu apzinies, cik tas ir briesmīgi. Šobrīd mazākā tava problēma ir tas, ka tu dari darbu, kurš tev nepatīk, bet reālā, aktuālā problēma, kuru būtu jārisina, ir tas, kāpēc tu vispār dzīvo tad ar tādu cilvēku, kuru tu uzskati par tādu monstru, kurš tevi nepieņems laimīgu. Tā kā aizdomājies par to. Aizdomājies, kāpēc tu kādreiz piesaistīji cilvēku, pieņēmi savā dzīvē un izveidoji ar viņu kopdzīvi, ja tu reāli apzinies, ka viņš tevi negrib redzēt laimīgu. Tas ir pats pirmais, ar ko tev ir vispār savā prātā jātiek skaidrībā. Un tālāk, tad, kad tu būsi tikus skaidrībā ar to, ka tu labi apzinies, ka tu negribi dzīvot ar cilvēku, kurš labprātāk tevi redz nelaimīgu, tad nākamā lieta, ar kuru tev ir jātiek skaidrībā, kādu tad tu redzi šo te savu dzīvi tālāk. Kā tu redzi sevi šajās ideālajās attiecībās. Kādas pūles tev būs jāpieliek, kur tev varbūt būs vairāk jāpacenšas, jābūt kaut kādai skaistākai, koptākai, laimīgākai, jādara kaut kādas lietas nevis, kuras ir jādara, tāpēc, ka neviens cits neizdarīs, bet kuras tu reāli, tu būsi laimīgi, ja tu viņas darīsi. Tu vienkārši pati darīsi sevi laimīgu. Un šeit ļoti daudzām ieslēdzās bailes, ka man būs jāiet un pašai jādara sevi laimīgu. Es vispār gaidīju, ka tagad pasaule darīs mani laimīgu. Ka es tagad esmu apkrāmējusi sevi ar tiem cilvēkiem, kurus es apkalpoju, un apmaiņā pret to, ka es viņus apkalpoju, viņiem ir jāapkalpo mani, viņiem ir jādara mani laimīgu. Un tad, kad tu izmaini šo attieksmi, un kad tu saproti reāli, paskaties acīs patiesībā un saproti, ka nē, man ir pašai jādara sevi laimīgu. Man vienkārši ir jāatkratās no liekiem pienākumiem, kurus īstenībā neviens man neliek darīt, neviens no manis negaida, neviens arī netaisās man par to paldies pateikt. Es vienkārši eju un daru lietas, kuras reāli dara mani laimīgu. Un šeit ļoti daudzām ir bailes. Un ieskaties acīs patiesībā un pajautā sev, kāpēc man ir bail darīt sevi laimīgu. Tas ir ļoti svarīgi. Kāda ir tava loma sev savā dzīvē? Kā tu vispār redzi sevi kā savas dzīves saimnieci? Vai tu uzkrauj šo te pienākumu savam partnerim vai kādam citam cilvēkam? Uzkrauj šo te atbildību par savu dzīvi. Es saucu lietas īstajos vārdos vienkārši. Kas tev vispār ir svarīgi otrā cilvēkā? Nākamā lieta, kas tev vispār ir svarīgi, kādas lietas viņam būtu jāuzņemās jūsu kopdzīvē, tā kā, kas tev ir svarīgi, vai lai viņš tevi kaut kā,
kaut kā atbrīvo no kaut kādiem pienākumiem, vai viņš tev ļauj rūpēties, vai viņš tev ļauj darīt lietas, kuras tu gribi darīt aiz savas kontroles, ka tev gribās kontrolēt situāciju, vai tu tomēr ļausi tam otram būt ģimenes galvai un nekoriģēsi viņu un nepiesiesies pa katru lietu un neprasīsi neiespējamo no cilvēka, bet mācēsi kaut kā tiešām foršā veidā motivēt otru cilvēku, nevis uzspiežot viņam to, ko tavs iekšējais kontrolieris liek, jo viņš taču grib kontrolēt situāciju, bet palaist to kontroli, arī saprotot to, ka jā, tavs uzdevums ir padarīt sevi laimīgu, bet nevis uz cita nelaimes rēķina, nevis uz cita kaut kādas pārstrādāšanās rēķina, bet uz sava rēķina. Reāli, kad tu pati to dari. Un otrs cilvēks arī ir personība, un otrs cilvēks arī tieši tāpat kā tu ir pelnījis būt laimīgs. Un šeit arī ir tā atšķirība starp vīrieti un sievieti. Sieviete ir laimīga tad, kad viņa saņem vispirms pati no sevis šo atļauju, ja, būt laimīga. Un vīrietis ir laimīgs tad, kad viņš reāli redz, kur viņš atdod, ka tas ir novērtēts un ka viņš reāli redz tos augļus, ka viņš ir iesējis pareizi, ja? Un kur tiešām spēj to novērtēt, nevis kur vienmēr ir pa maz, kur ir vienkārši, kā krieviski, bezdonne dirā, kur vienkārši tu met iekšā, met un tur nekad nebeidzās, ja? Un tur vienmēr mācēs iztērēt, un tur vienmēr būs pa maz. Bet apstāties, paskatīties to visu, papriecāties un pateikt viņam, bez tevis šī visa nebūtu. Vienkārši tik superīgi, ka tu esi mums tik spēcīgs un ka tu vari iedot mums visu to, ko tu vari. Nevis, nabadzīņš, tu jau viens pats netiksi galā, man tev ir jāpalīdz, es jau zinu, ka tu viens pats netiksi galā ar manām prasībām, ar tavām prasībām, viss tas kopā, mēs netiekam galā. Varbūt jautājums ir tajā, ka tev ir pārāk augstas prasības tik tiešām. Varbūt, kad tu no dzīves jau pašos pirmsākumos prasi par daudz, un tajā brīdī, tad, kad tu sāksi darīt tās lietas, kuras tevi reāli dara laimīgu, tev visas tās lietas, tas pareizs musars, visi tie brendi, tas viss tev nebūs vajadzīgs. Tāpēc, ka tevi darīs laimīgu citas lietas, lielākas lietas. Nevis kaut kādi tie sīkumi, uz kuriem tu ieciklējies un dēļ kuriem reāli tu ej un dari lietas, kuras tev nepatīk. Tu ej un strādā darbu, kurš tev nepatīk. Kāpēc? Aizdomājies par to, kāpēc. Un, ja gadījumā tas jau ir aizgājis tik tālu, ka tu tiešām redzi, ka otrs cilvēks negrib tevi redzēt laimīgu, un tu jau sāc aizdomāties par to, ka jūsu ceļiem ir jāšķirās, ja? Apstājies un padomā pa vienu lietu. Ja šobrīd tev liekas, ka partnera maiņa atrisinās situāciju, tad padomā tāda, kādu tu šobrīd esi, kādu partneri tu vispār esi spējīga piesaistīt, ja? Jo ļoti daudz sievietes iet meklējumos, iet medībās, ja tur pa klubiem tusē, tad, kad viņas ir brīvas, ja. Padomā par to, kādu vispār partneri tu esi spējīga piesaistīt, tāda, kāda tu šobrīd esi, tieši tādu pašu arī tu piesaistīsi šobrīd. Un ko tu esi gatava darīt lietas labā, lai kļūtu par šo te laimīgo cilvēku, kurš nevis meklēs otru, uz kā rēķina uzdzīvoties un būt laimīgai, bet kura pati spēs sev padarīt laimīgu un kurai vienkārši vajadzīgs partneris, ar ko šo te laimi dalīt. Nevis kura vienkārši šobrīd ir baigi laimīgā, baigi priecīgā un baigi starojošā, jo ir jātēlo šī te laimīgās sievietes loma, lai atrastu šo te īsto, ja, kurš novērtēs šo te skaistumu, bet es daru visu, lai es būtu laimīga, un man ir vienkārši vajadzīgs blakus cilvēks, ar kuru sadalīt šo te laimi, ar kuru kopā es varēšu būt laimīga. Tā kā padomā, kāpēc tev blakus ir tieši tāds cilvēks, kāds viņš ir, un padomā, vai viņš tiešām ir tāds. Sāc ar to, ka padomā, vai viņš tiešām ir tāds, kādu tu viņu tagad savā prātā zīmē. Varbūt, ka viņš tiešām nav tāds briesmonis. Un ja ir, tad kāpēc tu joprojām ar šo te briesmoni dzīvo vispār, ja? Ja tu negribi dzīvot ar tādu briesmoni,
tad neviens cits tavā vietā tevi laimīgu nepadarīs. Ja? Ne uz ko nedodu mājienu. Turpmāk es vēl pastāstīšu no citiem skata punktiem nākamajos video, kā vēl tu vari paskatīties uz šo situāciju, ja? Jo tas nerisinās tik vienkārši, ja ne 15, ne 20 minūtēs par to visu neizstāstīsi, bet aizdomājies, ka viss sākas tevī. Un kāpēc tā vide, kurā tu šobrīd atrodies, ir tāda, kāda viņa ir. Viņa sākās šeit un viņa sākās šeit.